Šoreiz es izņēmuma kārtā atrodos savā ofisā, nevis darbnīcā, jo es vēlējos padalīties ar savu pieredzi aizvadītajā konkursā, kur es ar savu komandu, pārstāvot Ventspils tehnikumu, ieguvām 1. vietu. Šis konkurss notika vakar, 10. aprīlī, Jāgavā, un tā korektais nosaukums ir Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu meistarības konkurss metāla apstrādē un mašīnu būvē. Mēs turp jau devāmies ceturtdienas vakarā. Mēs palikām pa nakti Ozolniekos, tas ir tieši blakus Jāgavai, un 8:30 piekdienā, 10. aprīlī, sākās pats konkurss, un tas ilga it kā līdz 5, man liekas, ka mazliet ātrāk pat beidzās, bet faktiski visa diena tika pavadīta tur. Pats konkurss norisinājās Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrā, jeb Zerkats, un pasākumu kā tādu vispār to konkursu organizē Mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociācija, jeb MASOC. Iepriekš tepat manā tehnikumā arī bija līdzīgs konkurss, tas ir, kas skaitās tā kā mazāka mēroga, bet tur arī bija no visas Latvijas konkurenti. Laikam tieši tās pašas skolas, kas piedalījās šogad šajā konkursā konkrēti, vai šis gan skaitās it kā, visas Latvijas, tā kā, tas augstākais līmenis, cik es saprotu, vismaz šim, tā teikt, izglītības līmenim, tehnikumiem šajā nozarē. Iepriekšējais konkurss norisinājās, ja nemaldos, decembrī, un bija ziņots par šī MASOC konkursa esamību jau laikam novembrī. Mēs to uzzinājām tikai pēc ziemas brīvlaika, janvārī, bet ar visu to mēs bijām gatavi nosacīt, bet mēs piedalījāmies un beigās arī triumfējām. Iepriekšējā konkursā, es pat teiktu, tie uzdevumi bija vairāk un varbūt sarežģītāk, es īsti nevaru teikt, jo kā šeit notika, vispār sanāk 3 daļas. Pirmais ir jāizveido mājas darbs. Katrai komandai ir jāizstrādā kaut kāds projekts vai prototyps. Tas faktiski var būt pilnīgi jebkas, kā mēs pierādījām arī savā gadījumā, tas varbūt pat gandrīz nesaistīts ar tieši to profesiju, kur tu pārstāvi. Galvenais ir mācīt pastāstīt, izskaidrot un prezentēt savu to ideju. Tas ir viens, katra komanda izstrādā savu to ideju, tas ir arī jāuzfilmē, un tad tas video ne vairāk kā 3 minūšu garumā ir jāizsūta tam MASOC. Pēc tam to lielajā zālē to prezentē visiem to redzot, tur žūri arī ir. Visi skatās viens otru tos videoklipus, un pēc tam tur tas organizētāja vadītājs uzdod jautājumus, un tad iet pie nākamā. Tā oficiāli tāda prezentēšana notiek pēc tam savam darbam. Tātad viens ir tas mājas darba video, to es arī nopublicēšu savā YouTube kanālā, jūs varēsiet apskatīties. Un otrs ir teorētiskā un praktiskā daļa. Šogad šajā konkursā piedalījās 13 komandas, un tās iedalās 3 grupās. Ir mašīnbūves tehniķi, mēs, programmadības metāla apstrādes darba galda iestatītāji un metinātāji. No mana tehnikuma arī bija metinātāji, viņi arī izcīnīja 1. vietu, tā kā apsveic viņus. Un visām tām profesijām tas pasākums ir viens, atšķīrās tikai, kad bija jāveic tie praktiskie un teorētiskie uzdevumi, tur sadalīja pa grupām, un laikam metinātājiem bija pilnīgi citā ēkā tā metināšanas daļa. Tas viņiem bija tas praktiskais, cik es saprotu. Kā ar tiem darba galda iestatītājiem, es nezinu, no tehnikuma mums nepārstāvēja šogad. Pagājuši gadu gan bija, ja es pareizi saprotu. Un tad bija tā, protams, viss tas ievads tādā garā, tad mēs noskatāmies tos video, un tālāk, tad pirms tiem uzdevumiem bija tā prezentēšana. Mums bija tajā foyer izlikt pa galdiem, pa stacijām katrai grupai, katram tehnikumam savas grupas, tie darbi, tie mājas darbi. Un tad varēja staigāt apkārt, skatīties, kas katram tur ir izveidots, uzdot jautājumus, bet, protams, to visu vērtēšanu veids žūrija. Katrai
profesijai bija laikam kā minimums 3 pārstāvji tur no dažādām organizācijām, un tad tie attiecīgi savai tai profesijai izvērtēja savus tos darbus un lika punktus. Ielikšu tās bildes, ja ne vēl tagad, tad drīzumā būs pieejamas Masots mājaslapā. Viņiem tur ir pa katru to gada organizēto konkursu dažādi attēli, laikam arī video. Tur jūs varat apskatīt tos citu skolu darbus arī tūplānā. Mūsējais darbs bija Mendocino motors. Daudz nezinu, kas tas ir. Tas laikam droši vien arī labi, tādā veidā mēs varam kaut ko unikālu piedāvāt. Tas ir motors, kā jau te nosaukumā. Tas viss balstās uz to, ka kā rotors ir apkārt 4 saules paneļi mazi, kad uz tiem spīd virsū gaisma, tie sūta strāvu cauri tiem tinumiem, kas ir aptīti apkārtam rotoram. Ir 2 tinumi kopumā, 2 paneļi saslēgti pāros, un tādā veidā radot elektromagnētisko lauku. Tas elektromagnētiskais lauks miedarbojās ar magnētisko lauku no tā lielā magnēta, kas atrodas apakšā, tādā veidā pārvēršot elektroenerģiju, elektromagnētisko lauku rotācijas kustībā. Un tā kā tas levitē uz magnētiem, tam ir tā priekšrocība, ka ir faktiski, nav tā, ka nav berzes, bet ļoti, ļoti maz tā berze. Vienīgie berzes tādi aspekti sanāk ir, ka tas rotora ass, pret ko tā atbalstās vienā galā, loģiski veidojās berze, ka griežās iekšā tas spicums tai atbalstā, un otrs ir gaisa pretestība. Tas tikai mazāk, jo tas motors ir tik mazs. Bet sanāk ļoti energoefektīvs tas motoriņš. Tas arī strādā ne tikai, mēs izmantojām gaismu, tā kā galda lukturi un kabatas lukturi, kas bija mazliet jaudīgāks, lai viņi kā iesāk to kustību, lai gan atkarīgs no tā, kā tu pagriez to pašu motoru, viņam pietiek arī ar to parasto galda gaismiņu, lai uzsāk to kustību. Un tā, kad sāk griezties, tad jau aiziet baigā ātrumā. Un izrādījās, ka arī tas Mendocino motors griežās saules gaismā, pat ļoti labi. Tā kā tas ir baigais pluss, jo mēs nezinājām, mēs nebijām pārbaudījuši, vai saule pietiek. Kā liekas loģiski, saule ir ļoti spilgta. Jo tur arī svarīgi ir, ka spīd no vienas puses tieši tā gaisma, jo tie tinumi un tie saules paneļi veido it kā maiņstrāvu. Tā ir līdzstrāva plus caur tiem tinumiem, bet katru reizi, kad pagriežās cits panelis pretī tam gaismas avotam, tas sūta to enerģiju vai ne pa to otru tinumu, vai pretēji tā kā otram panelim, kas ražot elektrību. Nav svarīgi, bet tas visu laiku maina tos polus, tad pa plus, tad pa mīnus, tad pa plus, tad pa mīnus, un pa katru tinumu atsevišķi, tāpēc arī griežās. Jo tad vienā brīdī tas elektromagnētiskais lauks pievelkās tam magnētu laukam, un tad pagriežoties, un kad otram panelim ir tā gaisma, tas atkal atgrūž. Tur internetā var atrast par to labāk to skaidrojumu. Galā mēs neesam elektriķi, un tas ir kā varbūt tas bija kā pluss, ka mēs izdomājam taisīt tādu ideju, kas ir unikāla, priekš mums katrā ziņā. Tad tas bija mūsu mājas darbs, un tur laikam sanāca, es nezinu precīzi, es nezinu, vai tas tiks publicēts, bet ļoti ievērojams punktu skaits ir tieši no tā mājas darba. Un salīdzinot ar citu to skolu projektiem, mēs bijām tiešām pārsteigti, ka mums bija tas mājas darbs tik atzīts. Ja. Atkal mēs nezinām precīzi tos punktus, vismaz nepagaidām. Katrā ziņā tie mājasdarbi ir svarīgi. Mēs vērtējam radošumu, vērtējam precizitāti un darba drošību, kā tika ievērota. Piemēram, metinātājiem tur bija baigi interesantie tie projekti un ļoti sīva konkurence. Tur bija patiešām, tur beigās tā pirmā, otrā vieta atšķīrās pa dažiem punktiem, bet tas tā.
Jo faktiski, vai ne, tu jau vari taisīt, ko vien tu gribi, bet tas, ka tu izmanto tā veidošanas procesā, tu izmanto savas zināšanas konkrētajā jomā. Mēs arī varējām tur taisīt savādāk, redz, mums tur tie atbalsti bija no koka un 3D printēti, kas viss strādā labi un nekāda vaina. Tāpat laikā mēs varējām, piemēram, ar CNC frēzi izfrēzēt no alumīnija. Tas nepievelkās magnētam, tas netraucē ar visu to kopsalikumu, un tas atkal iesaistās mūsu zināšanas tieši, jo citādi tādā ziņā, ne jau, ka tas ir kaut kāds noslēpums, vai ka tagad tā nevarētu teikt, ja, bet tas bija pilnīgi atsevišķi no tā, ko mēs darām ikdienā. Tas bija pilnīgi savādāk. Un cik tur reāli tas, tur bija vajadzīgas zināšanas, kas ir ar mūsu profesiju saistīts mazliet, jā. Un viss tā, visvairāk tieši tā mūsu precizitāte, kā mašīna būvē, viss ir diezgan precīzi reizēm, jā. Tad tā spēja būt precīzam ir svarīga, tad arī šeit tas noderēja. Vairāk mūsu tās vispārīgās zināšanas sadarbība un tā izpratne par to tēmu ļoti palīdzēja. Bet pašā veidošanā, jā, tur sanāk ļoti minimāli, ja? Nebija nekāda vaiga no metāla, nekas vai kā. Vienīgais, kas bija no metāla, ir tie neodīmīgi magnēti, titāna stienes, kas bija kā rotoras. Tam gan bija jābūt no metāla, tāpēc, ka, lai būtu pietiekami izturīgs. Varēja no alumīnija, bet vieglāk bija atrast Ķīnā, kur var pasūtīt titāņu stieņus, jo tas titāns arī nelīp pie magnēta. Un, pēdējais, ja to vispār var ieskaitīt, ja, ir tie kapartinumi. Tas ir kapars, tas ir metāls, bet tas nav tā kā konstrukcijai būtisks. Tas ir vajadzīgs jebkurā gadījumā, jo jebkurā motorā faktiski ir tās kapartinums. Jā, tas bija viens. Tur nāca palīgā mūsu runāt spēja, tas stāstīšanas prasme un tā iespēja ieintriģēt jebkuru, kurš nāca skatīties, ja, vērot. Mēs varējām kaut kā piedāvāt tā, lai tas ir interesanti ikvienam. Jo bija citi, kas pienāca, viņi jau saprata, par ko iet tā runa, un bija citi, kas vispār nezināja, kas tas ir, un nebija nekad redzējuši, vai ja bija redzējuši, tad noteikti ne īstā dzīvē, tādu darbojošos piemēru. Tad mēs mācējām pastāstīt, lai vismaz centāmies pastāstīt, lai ir interesanti. Tas ir jāmāk, tas ir viennozīmīgi jāmāk. Tā kā, tas mums izdevās, es uzskatu. Bet redz, tajā vērtēšanā skatās to pašu video arī, vai ne? Un to, ne tikai to gala produktu, bet to pielietojumu, tā izveidi, to procesu, kā tu to stāsti, ja, ko jūs darījāt un kā tas vispār radās. Tā darbības principu, bet arī paši tā mājasdarba video, to montāžu. Protams, es negribu tā neko atklāt teikt negatīvi, ja. Visas komandas piedalījās cepur nost, un tas ir pats galvenais. Bet salīdzinoši viens ar otru, ja, var redzēt to kvalitātes atšķirību tajos video. Es nesaku, ka mūsu video bija kaut kāds tur uber krutējs, ja, piemēram, es zinu, ka tur piemēram, Latgales industriālajiem tehnikumam, tiem bija samontēts tā kā, reklāmas rullītes, ja, tas bija baigi labi. Viņiem arī vispār tas darbs bija brīnišķīgs. Kungam tika prasīts, cik detaļas tiek izmantotas. Es varu pateikt uzreiz, tas ir vairāk kā 1000. Apskatieties šitai vienā fragmentiņā, jau mēs varam, es teiktu, saskaitīt jau, 100. Bet tad atkal, ir videoklipi, kuros trūkst tā satura. Arī, ja pat tur nav stāstīts, sīki smalki, tā arī nav jābūt, vai ne? Tur tikai 3 minūtes dots, tas ir ļoti grūti, jebko 3 minūtēs izstāstīt, kur vēl tādu salīdzinošu oriģinālu ideju, kas katram bija. Bet tomēr, ja tur kaut kas atkārtojās, vai viena darbība, vai nav skaidrojums, vai ja tas nesaistās nekā ar to, līdz kam beigās tika, tad tur laikam zaudē daudz punktus tikai dēļ tā, ja tur cilvēki varēja piestrādāt pie tā. Tā kā mazums, ja kāds, kas mācās tehnikumā, šitos skatās, ja jūs piedalāties tādos konkursos, kur jāsagatavo ir video, tad tiešām pacentieties tajā.
Jo tā visa tā māksla prezentēt savu ideju. Ne tikai arī video, bet arī runāšanā un stāstīšanā, bet tā kā video bija atsevišķa daļa visā tajā vērtēšanā, tad vajag tam pievērst uzmanību un ieguldīt laiku un enerģiju. Tas pēc tam atmaksājās. Jo ar to video jau tu prezentē to ideju. Tev nav jāstāst obligāti tie principi, pēc kā tie strādāja, kā tev tā ideja vai koncepts strādā. Tev nav jāmāc tā visa viela, ko tu esi iemācījies savā profesijā no nulles. Tev vienkārši tas ir jāparāda uzskatāmi un vismaz mazliet intriģējoši. Un tā, lai arī saskatāms tas gala rezultāts, tā, ja tu skaties kaut ko, tas varbūt arī ir interesanti, bet tu neredz, līdz kam tas noved, tad kā, tu beigās īsti nesaproti līdz galam. Tad mājasdarbi ir noprezentēti, video ir noskatīti, tad žūri gāja apkārt un novērtēja tos darbus. Tālāk mums bija pusdienu pārtraukums, turpat tajā melno cepurīšu balerijā saucās. Tur ēdiens tiešām baigi garšīgs bija. Tas tiešām labs, tā kā, ja jūs kādreiz Jelgavā mēģināt atrast vietu, kur paēst, es ieteiktu tur. Es nezinu, cik tur maksā precīzi, jo tas viss, tas bija apmaksāts mums dalībniekiem, bet ēdienu kvalitāte likās tiešām ļoti, ļoti labi. Bija tiešām garšīgi un tās porcijas ļoti labas, arī izmēra ziņā.